Ingona mums teica, nekā, vairs vietu nav. Tad mēs pieteicāmies uz šo gadu. Tad mēs bijām gandrīz pirmie. Man ir tā, mums kognicē ļoti patīk. Un es gribu teikt, ka Ingona kā čaklu bitīte ir strādājusi un ik pa brīdim atgādinājusi, ka šodien ir ziņa. Un tādēļ mēs arī gribam viņai paldies pateikt par šo skaisto uzaicinājumu, par to, ka viņa visu laiku apčubina, rūpējas, un mēs viņai uzdāvināsim skaistu bitīti, kas savus augļus un ziedus nesīs rudenī. Un vēl, protams, viņu vajadzētu kārtīgi nopērt ar pūpoliem, jo apaļš kā pūpols, kā tālāk? Vēsels kā rutkas, kas Ingonai ļoti noderētu. Ingona, kur esi? Oh! Zanei bija dziesmā paslēpts stāsts. Mums ir dziesmas ar stāstu. Pirmā ziņa ir nākusi no Latvirzes, kur Baltkrievijā bija vesels latviešu ciemats, kur bija latviešu skola, un no kurienes bija arī mūsu divas dziedātājas Hermīna un Emīlija. Šobrīd viņas nav vairs kopā ar mums, bet dziesma ir palikusi joprojām no viņām. Man folklorists teica, viņa ir nākusi kaut kur no vācu vai čehu tautas dziesmām, un teksts ir pielikts latvisks. Bet beigās, kad viņi sāka dziedāt, viņi dziedāja 5-6 pantus no galvas, un no viņas es uzrakstīju 230 vai pār par 200 dziesmām garas. Un viņai bija tenora balss. Latvijas laikā viņa bija dziedājusi tenoros, gandrīz vienīgā sieviete. Un tagad būs dziesma par veco kara mēteli. Esi mans spēks aiz mētelī.
pasveikt vienu no mūsu bijušās folklora ekspedīcijas dalībniekiem Andri Eglīti, kurš tolaik Lubānā fotografēja un arī mazliet filmēja, un mēs ciemojamies pie Gruzīšu mātes. Un nebūtu Gruzīšu māte tautās palaidusi Miķeļa Gruzīša dziesmas, varbūt arī viņš Latvijā nekad tik populārs nebūtu kļuvis. Nu, un tā pēdējā dziesma, to mums ir teikusi Gruzīšu māte 10 gadus atpakaļ.